Biedrība Dēms, vēlēdamies uzlabot savu apkārtni, iesniedz Gulbenes novada līdzdalības budžeta konkursā projektu Spārītes parka centrālās takas sakopšanai. Līdz tam šī parka daļa bija nesakopta, apgrūtinot gan pārvietošanos gājējiem, velosipēdistiem, gan jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Lai gan projektu pirmo reizi iesniedza 2020. gadā, iedzīvotāji to neatzina par prioritāti. Tomēr 2023. gadā projekts guva atbalstu un tika uzsākta tā realizēšana. Jāsaka tā, ka pateicoties iedzīvotāju aktivitātei tieši šī ideja, jo, protams, pilsētā ir vairākas idejas un cilvēki savstarpēji konkurē, bet šī ideja guva vislielāko balsu atbalstu, un tas nozīmē, ka pašvaldībai ir jāīsteno šis projekts, un tas ir arī tagad noticis. Un, mēs esam priecīgi, jo šī ir vieta, kur tiešām cilvēki staigā. Un patīkami, ka celiņš ir maksimāli dabīgs un pietuvināts parkam un nevis mākslīgi pārspīlēti, pārbūvēts un visādi, bet tiešām, ka tas ir, tu esi dabā un tu esi pie dabas un ar dabu. Tāpat parks tagad ir kļuvis par pieprasītu un aktīvi izmantotu vietu arī kultūras centra organizētajiem pasākumiem. Šis parks ir tāda svarīga daļa, svarīga vieta šīs Gulbenes pilsētas daļai. Un pat es, kura neesmu pārlieku aktīva, pat es esmu pa šo parku staigājusi un izmantojusi visas iespējas, ko parks piedāvā. Tā kā man liekas, tas bija tāds, tikai normāls un loģisks nākošais solis sakopt arī šo parka daļu. Papildus uzlabojumiem parks tika aprīkots arī ar apgaismojumu, soliņiem un atkritumu tvertnēm, padarot to ērtāku un pieejamāku apmeklētājiem. Lūk, un tur man atkal ir jāsaka kompliments pašvaldībai par kompleksu domāšanu, jo mūsu projekts bija tikai par pašu celiņu. Jo līdzdalības budžetēšanā ir limitētas naudas summas, un par šiem 35 000 mēs varējām salabot tikai celiņu visā garumā, kāds bija paredzēts. Un tad pašvaldība, redzot, ka šī ideja ir uzvarējusi no iedzīvotājiem, tad nāca kopā ar pilsētas pārvaldi, ka tad jau pie visa reizē tad vajadzētu ielikt arī apgaismojumus un soliņus, kas man liekas ir tikai labi un loģiski tādēļ, ka viens otru papildina. Bet ar to pārmaiņas parkā neapstājās. Kā jau redzam, ir ļoti iecienīts parks, takas, staigājam un saprotam, ka parks ir milzīgs, bet visu vienā reizē uzreiz izdarīt nevar. Tādēļ pat mazai drusciņai, pa gabaliņam, viena parka puse, otra parka puse, un šobrīd jau esam atjaunojuši arī tiltiņa klājumu un tiltiņu, lai tiktu arī uz saliņas. Tā kā varbūt nākotnē arī saliņai pienāks laiks un izveidosim skaistu atpūtas vietu. Uzlabojumi veikti dažādi. Tilta margas, kas bija sametināts padomju laikos un iespējams nekad iepriekš nav uzlabotas, šoreiz tika noņemtas un sametināts no jauna, kā arī uzklāts jauns pārklājums. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par paveikto darbu. Pieejama saliņa, darāmā ir daudz, bet, kā jau minēju, solīt pa solītim, protams. Aicinām līdzdalības budžetā sniegt jaunas idejas, kā iedzīvotāji redz, kādas pārmaiņas vēl ir vajadzīgas. Protams, ir viss plāns, ko vajadzētu, bet kas ir ar ko sākt, kas ir tas visvajadzīgākais, to jau nosaka paši iedzīvotāji. Gulbenes novada līdzdalības budžeta projektu konkurss notiek reizi gadā. Tie ir lieliski iespēja īstenot gan praktiskas, gan skaistas, inovatīvas un estētiskas idejas savas pilsētas labā.